Šis ir Roberts. Roberts mīl savu darbu. Mīl to tik ļoti, ka gatavs darīt visu. Un ar visu es domāju visu. Arī to, kas Robertam jādara, noteikti nebūtu. Nāc līdzi, pasekosim Roberta darba gaitām. Izskatās, ka Robertam šodien iet karsti, lai neteikt vairāk. Ko Roberts darīs? Ne tiešām. Robert, ko tu dari? Robert? Nu lūdzu, nē, Robert! Nē, es kā Roberts. Ziņo par darba drošības riskiem. Ja telpās ir par karstu, tiks uzstādīts kondicionieris. Izskatās, ka šodien Roberta darba diena paiet vēsā mierā. Varbūt ne gluži mierā gan, bet vēsi ir. Jā, tas arī būs vaininieks. Vajadzētu tā kā pieteikt bojājumu un varbūt atrast citu telpu, kur... Robert, nopietni? Sveces birojā? Tas ir bīstami. Nē, es kā Roberts. Ziņo par darba drošības riskiem. Ja nestrādā apkure, tā tiks salabota. Ja tu domāji, ka sapiņķerēti austiņu vadi ir galvas sāpes, tu neesi saticis Robertu. Ar vadiem gan ir tā, ka tu nevienmēr zini, kur tie ved, tāpēc noteikti nemēģini tos uz savu galvu. Robert, dažkārt vienkārši nevajag. Nē, es kā Roberts. Ziņo par darba drošības riskiem. Ja redzi nesakārtotus vadus, tos atnāks un sakārtos pareizi. Oho, Roberts šodien vēl labākā omā nekā ierasts. Varbūt iemīlējies? Robert, durvis. Robert! Jā, tur vajadzētu būt kādai norādēji, lai šādi nenotiktu. Atbilstošai norādēji vēlams. Nē, es kā Roberts. Ziņo par darba drošības riskiem. Ja kaut kas nav atbilstoši nomarķēts, kāds atnāks un to nomarķēs. Robertam ir daudz hobiju. Viens no tiem – escape rooms. Roberts ļoti novērtē brīžus, kad viņš šo pieredzi var saņemt arī bez maksas. Noteikti ir loģisks veids, kā risināt šādu situāciju. Un šis noteikti nebūs tas labākais. Nē, es kā Roberts. Ziņo par darba drošības riskiem. Ja ir norobežota avārijas vai jebkura izeja, to atnāks un atbrīvos. Lai arī Roberts sevi liela ar labām slidošanas iemaņām, ir jāatceras, ka ledum ir dažādi agregāti stāvokļi. Robert, ko tu tur meklē? Santehniķi? Nē, es kā Roberts. Ziņo par darba drošības riskiem. Ja plīs uz truba, to atnāks un salabos kāds, kurš to dara ikdienā. Ja redzi darba drošības risku, ziņo par to, izmantojot sarkano pogu. Informāciju saņems darba aizsardzības darbinieki un speciālists novērsīs radušos darba drošības riskus.